Es domāju, ka viņam vispār sāku sekot ļoti daudz. Tāpēc, viņam bija YouTube laikam 30-40 tūkstoši sekotāji. Viņš vēl sēdēja savā istabā stūrī, tur lika tos video. Es domāju, tas ir ļoti legit džeks. Han vienkārši izauga līdz pasaules superzvaigznei. Kā? Es apstrīdu pasūtīju to viņa jauno grāmatu, ko viņš uztaisīja. Kaut ko drīz jābūt. Tā ideja, kad tev tam pirmajam solim ir jābūt tādam, lai to reklāmu piesaist pirmo klientu, var deliverot viņam, var piesaistīt nākošo. Tad tu principā vienkārši lietas naudu un vairāk reklāmā un vienkārši audzariem lielāks. Jā, tāds ir. Un viņš arī tur runā par to, ka tie atkārtotie pirkumi ir baigā tēma. Jo, piemēram, es arī, ka teiksim, sāku pagājušajā gadā tur tikai testēt vispār šo te marketu, tiem digitālajiem produktiem, bet teiksim, tās membership modelis ir daudz interesantāks, kad cilvēki paliek ilgtermiņā, tur no sērijas 3, 4, 5, 6 mēneši. Un pie tam reklāma Latvijā šobrīd vēl ir lēta.